Ko mēs darām rudenī? Tad, kad nav ko darīt, kad dārs ir novākts, vasaras šķumi nolikti, tad mēs ejam mežā. Jo par laimi mums ir krūmi, dažni dažādi, kur vienmēr var atrast, kur roku pielikt. Šitie tā arī paliks uz ziemu. Te flokšs es nogriezu, atstāju tepat virsū. Galīgā permakultūra man nav, bet nav arī tradicionālā. Es visu atstāju virsū, jo tas viss ir mēslojums un zemītē nodara. Nu, tā mums te izskatās. Te ir tāda apsīša audze, kur arī var patīrīt, tāpēc, ka pa vīti daudz nokautuši. Tā kā vienmēr ir, kur roku pielikt. Šorīt atkal bija abi aļņi. Tie mums tā kā māju dzīvnieki jau palikuši. Viņi zina, ka šeit nešauj. Un tā arī pēdējās medības viņi te pie mums pārlaida. Šāviens bija pavisam te blakus. Un tur kaut kur. Bet āļņi man bija paslēpušies aiz mājas. Tur mednieki neķemē. Es tagad atceros, ka tā āļņu māte ir tajās krāsās, kā es te kāds gadus atpakaļ redzēju jauno alnīti maziņu. Nu, ne maziņu, vidējo izmēru. Tā kā es domāju, tā kā es te gāju, man jau te iebraukt taciņa, bišķi stūma te mājās klučs ar tačku. Tā mēs visi lēnā garā, kā sazāģē, tā arī mājās atstumi. Kādreiz sniegs pārsteidz, negaidot, tad var kaut kas palikt uz pavasaru. Bet tā jau cenšas visu mājās sarūpēt. Jo kociņi ir izauguši, pret viņiem cieņa jābūt ir. Te ir mūsu pirmā gadā, pirmā pavasarī, ka mēs atnācām stādītās eglītes. Nu jau tādas lielākas, bet šīs ir mazākās no visām stādītajām, jo ir arī tādas izaugušas, kur galotni vairs nevar aizsniegt. Šitām eglītēm nepārāk labi paveicās, tāpēc, ka es biju muļķi. Es nezināju, ka viņi jāsmērē. Un te praktiski visiem bija nokostas galotnes, bet eglēm ir tāda īpašība, ka viņi izcen kaut kur, viņi sadabūt citu galotni. Viņi pat zaru spēja pārvērst par galotni. Tur čigāns bija nozāģējis jau palielas egles. Un skatos, es jau domāju, ka varbūt tie, kā teikt, jāizvāc tas stumbens, kas ir palicies ar dažiem zariem. Skatos, ka tur viens zars jau kļūst par galotni. Aug uz augšu un ir jau kā galotni tādā žuburos. Kā galvenais zars. Pamat stumburs. Nu, vot es strādāju šeit. Atbrīvoju bērus no krūmiem vienkārši, lai smukāk ir. Un aiz tā, ka gribas kaut ko darīt. Tad šodien es nāku bez darbrīkiem vienkārši sanest šitos te, ko es esmu sagriezusi. Sanest uz kaudzes. Tāda tipa darbiņš. Te man ir kaudzes. Agars tur aizgāja nozāģēt. Mums tur tāda veca vītola, kas ir arī tāda, pārāk veca, viņa jebkurā brīdī var krist un tur pūt un tā tālāk. Šeit arī visi šitie ir briesmīgi veci. Kaltuši un visādi.
tā kā malkas mums ir ļoti daudz resursu. Mēs nemaz nejaudā, kā teikt, izmantot. Te tāda nav skaidra robeža ar pašvaldību. Es domāju, ka tā robeža mums iet šeit pa tiem bērziem. Tādā veidā. Bet pat cik te tik vai tā neviens neko. Un tur tikai krūmi, nav ne materiāli, ne meži, nekā. Tad es vienkārši taisu smukumu, bišķi tur solis pa labi, solis pa kreisi. Smukums visiem noderēs, es tā domāju. Un sevis iegūst kustības svaigā gaisā. Nevar nosēdēt iekšā. Pamazām tīrās, bet vēl jau ir ko nest. Daudz es esmu sagriezusi. Un šitie visi vēl jāiznes uz kaudzi.
Pagaidām te ir tādi puļķi, pēc tam nāks ar motorzāģi un šitos puļķus noņems. Te jau, kā teikt, tie kociņi, kas te aug, viņi ir dikt vec, vārds sakot. No viņiem jau labumu nekāda nav. Te jau nāks pēc tam atvases pārāk neapkaroši, tāpēc, ka mums te ir ēdāji, kam viņš ļoti garšo. Aļņu pāris. Nebūs šitie, būs citi. Labāk, lai viņiem te ir ēdamais nekā ķīķerē uz jauno dārzu. Nu, viņi jau ilgi vēl neķīķerēs, jo ēdamā te ir ļoti daudz un ēdamais aug nepārtraukti. Tur ir 3 hektāru pašvaldības gabals. Visa krūmiem aizaudzis. Labi, pagaidām es izslēgšu. Nu, var šī tik daudz. Es esmu nogriezus ar šķērēm, fiska ar šķērēm. 2 dienās. Jā, 2 dienās. Tās šķērīs ļoti ērtas un griež diezgan resni. Kādreiz es vēl ar zāģīti rokas zāģēju, bet tagad mums ir tas elektriskais motors zāģīts. Un šī tik resni griežat tām 5 centimetri. Griežat tām šķērītēm. Tais apakšs es nemaz nemoku. Te ar zāģīt nozāģēs. Un šitie visi aizies malciņā. Labāk vai sliktāk, bet malka paliek malka, kad izkalst viss deg un dod siltumu. Te tāda pančka bija aizaugus nesmuka. Rekādi. Tā kā tāda bārs bīrs, ne, tur tie bārs, man liekas, ir stādīti pa robežu, viņi tā izskatās strīpā, ka ir stādīti. Un te es esmu bišķi ārpus robežas pagājusi, reku viņi tā strīpā uz šo pusīti un tā kā uz to pusīti. Nu, aptuvenā robeža. Te es bišķi uz šo pusīti pagāju vienkārši smukumam. Patīrīt šitos ārā, lai aug atkal jauns atvasīts, jauni, veselīgi kociņi, kādu nu te grib augt. Es gribētu te vēl pasūtīt egaļas tādas, un te, kā teikt, ir diezgan daudz brīvā platība to visu aizstādīt ar eglēm, jo, nu, mums nevajag aram zem, tā lai aug mežs nākošām paudzēm. Kas te būs aiz mums, to nezinu. Nu, es arī īpaši neprātoju. Kas būs, tas būs. Ot, tagad tieši uz māju. Tur reku agars tos lītos gribēja izretināt. Mans palīgs. Šeit mēs jau bijām ātrāk iztīrījuši, kāds gaišs ir. Mēs atstāja bērus, augšņus, viss, kas aug gaisā. Protams, te vēl ir par biezi. Piemēram, bērziņi, tur ir pa biezi, augšņi pa biezi. Bet mēs pēc tā principu, kas vēl, kā teikt, turās gaisā, to atstāja. Tāpēc, ka ļoti daudz jau krīt, un tos pašus knap var savākt. Tā kā malkas te ir, un būs vēl ilgi.
Jā, šī apvidu briesmīgi aug zāle. Briesmīgi, 2 metru plus. Un šitas viss, ka nokrīt tā masa, viņi katru gadu arī uzmēslo to zemi. Zeme nenormāli auglīga, un katru gadu auglīgāk paliek. Aha, vītols viss laikam ir izņēmis. Šitien te bija tāda visādi šķība, greizi, nepareizi. Tie bija jāņem ārā. Vienkārši viņi veci paliek. Tagad, kad viņus nozāģē, tad tur tāds kupla bumba augs, tā kā pilsētas apstādījumos. Un tad tur var dabūt šitos te vītols zars, kā viņi saukt atos, ar grozu spīti. Bet no liela vītola labuma nav pilnīgi nekāda. Reku, viņš jau te ir sanesis uz mājām. Nu jā, reku, sauss jau ir. Tas ir sauss. Tas pa vidu šits arī sauss. Tas vēl nav sauss, bet nu vītoliem ir tā tendence, ka viņam ir grūns vids. Mēs sākām dedzināt vakar kaudzes. Bet viss nav sadedzis. Es no vakar negribēju viņu vairs tur čubināt, lai degti, tāpēc, ka mēs kā iekšā nebūtu kas uzpasē. Te mēs izrakām stabu elektrības. Tas bija baigi jaudas iekšā. Nu, šitie zāri, acīm redzot, palikuši man. Šitas darbiši. Tie jāiznes. Viņš domā varbūt kopā ar tiem augšņiem dedzināt. Šitie augšņi jānoņem nost. Tā var darīt, sadedzināt tepat uz vietas. Nu, mežā mēs nededzinām īpaši, bet mēs grib šito te laukumu notīrīt priekš kādiem projektiem. Tur šitā te bumbiera, tu var vajadzētu noņemt nost. Tā degts karās pāri. Un tā te paliek tīri bērzi. Bērzi kļava, nu tāda taisnie koki, kas ir veselīgi un kas netaisās krist. Tik ātri. Lai gan te nekad nevar zināt, reku šovas ar šitas nolidoja. Palicis te viens tāds atzars. Šitas īsti lielais koks bija nost. Labi, ka neviens nebija apakšā. Nu, var šitāds te. Te jau vēl ir viņš jāsagarina un vēl zāru uz to pusi. Tā ka te vēl ir jāpastrādā. Labi, ieies iekšā kā tēju padzers. Tā var nākt atkal ārā. Šitas ir kaut kāds, man liekas, jāņok tā bija. Tas secinājām. Ogu grūms. Bet, kā teikt, ogas īpaši nav manītas. Nosalst. Nezinu, ko darīt ar to jautājumu. Bet šis tas man padomā ir. Tā, šodien es domāju, ka viss.
Šī te priekšpusē tā ir mamma. Tas ir bērns. Ārā patumšs, tāpēc ir mazliet tāda migla bilde. Ābolīši sēda. Jā, šī ābelis tuvāk pie mājas. Rabs jau baidās, tāpēc, kad aļņa māte aizsargās savu bērnu. Pieraduši mēs jau esam pie viņiem. Nu, tāds mums ir ganāmpulks. Citiem varbūt savādāks. Mazais smuks ir mēls ar baltām kājām. Citi saka, ka suns, kā teikt, jāvaktē, lai viņš neiet klāt, ka nedabū papieži. Suņi jau paši zina, labāk nekā cilvēki, kur var iet, kur nevar.